Kādam pasaka, ka vienīgā iespēja ir griezt un izindēt. Kāda starpība, kāpēc tas notiek viņa ķermenī? Galvenais kaut kā jāiznīcina, un cilvēks pilnībā uzticoties, ka tas ir labākais risinājums, to arī dara. Tad pēc pusgada jāgriež citā vietā, tad atkal citā, līdz kādā brīdī ārsts pasaka, nav vairs ko griezt, nevaram izgriezt un nevaram izindēt. Un vispār palika maksimums 2 mēneši. Savukārt kā cits tajā pašā laikā pretēji ārstu ieteikumiem jau pašā sākumā izdara izvēli neko negriezt un neindēt, taču meklē slimības patiesos cēloņus, lai saprastu, kāpēc tas viss notiek viņa ķermenī. Apzinās to un mainot savu dzīvi pakāpeniski novērst šos cēloņus. Tas ir atrod citus veidus, kā atvesaļoties, un arī atvesaļojas, un ar laiku tas viss ir kārtībā un slimība vairs neatgriežas. Nu jā, katrs no viņiem izdarīja savu izvēli, un par to nevienam no viņiem nevaram pārmest, jo tās bija viņu pašu izvēles un tiesības, kā ārstēties. Taču jautājums ir par to, cik no šīm izvēlēm bija apzinātas, cik viņu pašu un cik sistēmas izdarītas izvēles. Apzināta izvēle uzreiz nenozīmē iet pretī sistēmas piedāvātajam risinājumam. Tas nozīmē apzināti iemācīties filtrēt sistēmas piedāvātos risinājumus, apzināties to, ka bieži vien ir arī citi risinājumi, kurus sistēma nezina, vai arī precīzāk būtu teikt, nevēlas to, lai mēs tos uzzinātu.